Zeme ir radusies apmēram pirms 4,6 miljardiem gadu. Ir bijuši gan siltāki, gan arī daudz augstāki periodi nekā mūsdienās, bet ātrums, ar kādu tagad sasilst Zemes atmosfēra, ir satraucošs. Kā tas ietekmē mūs? Sasilšanas rezultātā arvien straujāk kūst Arktikas ledāji. Daudzi kalnu ledāji, kas ir svarīgas saldūdens rezerves, ir izzuduši pavisam. Klimata pārmaiņu un ledus kušanas rezultātā celsies jūras līmenis. Arvien biežāk piedzīvosim plūdus un spēcīgas lietus gāzes. Arī sniega daudzums pēdējos gados ir stipri pieaudzis. Tādas dabas katastrofas, kā vētras, orkāni un plūdi, kļūst arvien biežāka parādība. Savukārt citviet pasaulē valdīs ilgstoši sausuma un karstuma periodi. Sausums draud iznīcināt ievērojamas lauksaimniecības platības un apdraud vidi. Ķīnas un Āzijas lielākās upes Jandzī reģionu ir piemeklējis postošākais sausums pēdējo 50 gadu laikā. Jau šobrīd 40 miljoni pasaules iedzīvotāju cieš no dzeramā ūdens trūkuma. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā ūdens trūks jau 2 miljardiem cilvēku. Izzūd daudzas augu un dzīvnieku sugas. Pirmo reizi vēsturē tieši cilvēki, nevis daba, ir Zemes klimata pārmaiņu galvenais cēlonis. Vēsturiski sabalansēta skābekļa, jeb O2 un oglekļa dioksīda, jeb CO2 savstarpējā aprite dabā nodrošināja stabilus vides apstākļus. Mūsdienās CO2 daudzums strauji pieaug. CO2 izplūde atmosfērā, jeb emisija visvairāk rodas rūpniecībā, mājsaimniecībā, transporta izmantošanā. Šobrīd pasaulē 70% enerģijas tiek saražotas sadedzinot fosīlo kurināmo, naftu, akmeņogles un dabas gāzi. Šajā procesā izdalās dažādas kaitīgas gāzes, arī oglekļa dioksīds, CO2, kas atmosfērā veido slāni, kurš savukārt aiztur saules siltumu. Kopš 1850. gada CO2 apjoms atmosfērā ir pieaudzis par 25%. Rodas tā saucamais siltumnīcas efekts. Un Zemes atmosfēra strauji sasilst. Lietus meži tiek dēvēti par planētas plaušām, jo tie absorbē lielāko daļu no pasaules oglekļa dioksīda emisijām. Vēl pirms dažiem tūkstošiem gadu tropiskie lietusmeži apjoza zemeslodi kā zaļa josla, aizņemdami 14% no mūsu planētas virsmas. Tagad to platība aizņem apmēram 55% no kādreizējās teritorijas. Katru sekundi tiek zaudēta teritorija, kas ir tikpat liela kā futbola laukums. Par laimi Latvijā pašlaik mežu platības spēj absorbēt tik daudz CO2, cik mēs saražojam. Pārtikas preču patēriņa ietekme uz klimata izmaiņām saistās galvenokārt ar degvielas izmantošanu lauksaimniecības tehnikai, produktu pārstrādi, saldēšanu, transportēšanu un tam līdzīgi. Taču būtisks CO2 avots ir arī pati lauksaimniecības ražošana. Lopu gremošanas procesā izdalās ievērojami metāna apjomi, kas arī veicina klimata izmaiņas. Salīdzinot visas pārtikas preču grupas, tieši gaļai un tās izstrādājumiem ir lielākā ietekme uz vidi. Daudzi eksperti apgalvo, ka ēst gaļu ir tas pats, kas ikdienā braukt ar mašīnu. Arī nesakārtota apkārtējā vide un izšķērdīgs dzīves stils ietekmē klimata pārmaiņas. Tāpēc, tāpat kā skudru pūznī ir svarīga katra skudra, tāpat arī sabiedrībā ir svarīga ikviena cilvēka attieksme pret vidi. Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā. Latvijā tas ir 4,1 tonna CO2 uz cilvēku gadā. Ko mēs darām, lai mazinātu CO2 emisiju un klimata pārmaiņas? Tādai milzu problēmai kā klimata pārmaiņas nepieciešams globāls risinājums. Starptautiskie sasniegumi, tādi kā Kyoto protokols, ir labs sākums, bet darāmā vēl ir daudz. Ir nepieciešams strādāt pie atjaunojamas un tīrākas enerģijas ieguves. Jāsamazina CO2 emisija, kas rodas no transporta. Jāveido dabai draudzīgas un ilgtspējīgas mājsaimniecības. Meži ir zemes plaušas, tāpēc tie jāapsaimnieko ilgtspējīgi.
Uzkrājot oglekli, meži un okeāni palīdz kontrolēt CO2 līmeni atmosfērā. Tāpēc, lai nodrošinātu līdzsvaru starp dabas un cilvēka radītajiem siltumnīca efekta gāzu avotiem, nepieciešama atbilstoša teritoriju plānošana un apsaimniekošana. Ko mēs darām savās profesionālajās nozarēs, lai mazinātu CO2 emisiju un klimata pārmaiņas? Fakti liecina, ka pastāv cieša sakarība starp ražošanas nozarēm un globālajām vides problēmām, tādām kā ozona slāņa, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, ūdeņu un vides piesārņojums un vispārīgas klimata izmaiņas. Būvniecība un teritoriju plānošana ir vienas no nozarēm, kas ar pareizu pieeju spēj mazināt CO2 emisiju un klimata pārmaiņas. Sākot no vietas līmeņa līdz pat ciemata un pilsētas līmenim un reģiona līmenim. Būvniecībā izmantojot dažādus resursus, rodas emisijas jeb atkritumi, kas ietekmē arī apkārtējo vidi. Līdz ar to būvniecība ir kompleksa nozare, kas bez būves konstrukcijām un apjoma ietver sevī gan energoefektivitātes jautājumus, gan piemērotu būvmateriālu izvēli, gan atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un ūdens saimniecību. Domājot par ilgtspējīgu būvniecību, ir jāmeklē jaunas ēku novērtēšanas un plānošanas metodes, kas papildus ietver arī vides un cilvēka veselības kritērijus. Viena no šīm metodēm ir BREEAM, ar kuru tiek vērtētas un certificētas ilgtspējīgi uzbūvētas ēkas. Šobrīd BREEAM certifikātu saņēmušas vairāk kā 110 000 ēkas Eiropā, Āzijā, Amerikā un Austrālijā, bet apmēram 500 000 atrodas vērtēšanas procesā. Šī metode šobrīd tiek pielāgota arī Latvijas apstākļiem. Tā ir BREEAM LV. Un noslēgumā, tāpat kā skudru pūznī ir svarīga katra skudra, tāpat arī sabiedrībā un katrā profesionālajā nozarē ir svarīga ikviena cilvēka attieksme pret vidi. Domāsim un darīsim visi kopā!